gribu, lai mēs atšķiram Lūkas 2. nodaļu. Jūs man dzirdat vispār? Jā. Jā. Jaunā darījuma 3. evaņģēlijas. Es vienmēr parasti tā saku, jo es nezinu, cik katrs ir, varbūt kāds no draudzes ir vai no malas ir ienācis, vai tikko iepazināts ar Dievu vēstu, tāpēc un tur mēs izlasīsim 41. līdz 48. pantu. Lūkas 2. nodaļa. Varbūt zināms stāsts. Bet tas nekas, tāpat jums aicina atvērt savus bībeles. Un viņa vecāki gāja gadus uz Jeruzālēm Paskāsvētkos. Kad nu viņš, tas ir Jēzus, bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālēm. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālēmē. Un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļabiedriem. Un vienas dienas gāja nostaigājuši, tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem. 45. pants. Un kad tie viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālēmu, lai to meklētu. Un pēc 3 dienām tie viņu atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājumus. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņu saprašanu un viņa atbildēm. Un viņi ieraudzījuši vecāki pārbijās un viņa māte sacīja viņam, mans dēls, kāpēc tu to mums esi darījis? Redzi, tavs tēvs un mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Tagad mēģināsim saprast, kas šeit notika. Atšķirtināsim šo bībeles stāstu. Tātad šis stāsts ir par ko? Par Jēzu, kad viņš bija 12 gadu vecs, un par viņa vecākiem. Pareizi? Jā. Izraēla tautai, jūdu tautai, jeb ebrejiem, bija 3 lieli svētki, kurus Dievs bija līdz svinēt, lai pieminētu viņa varenos darbus. 3 lieli svētki. Bet no šiem 3 svētkiem vislielākie svētki bija Paskās svētki. Jūs šeit redzat Paskās svētki. Uz šiem svētkiem gan ik viens jūdu ticīgais gāja tādā savā ziņā svētceļojumā uz Jeruzālemi. Tie bija svētki, kur tiešām bija jābūt katram. Un mēs 42. pantā redzam, ka rakstīts ir, kad viņš bija 12 gadu vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. 12 gadi jūdu zēna mūžā ir īpašs solis, kad viņi ieiet jau vīru kārtām. Mūsdienās ir pusauģu vecums. Un parasti, ko mēs domājam par pusauģiem? Tie ir tādi jaunieši, kuriem tikai interesē tur izklaides un nekas nopietns un tā tālāk. Tas ir tas, ko mūsu sabiedrība ir mums uzspiedus un likus domāt. Īstenībā Dievs jau no pusauģiem, kā mums tagad teikt, tur neeksistē tāda pusauģa. Bija bērns līdz 12 gadiem, un pēc 12 jau bija vīru kārtām, praktiski. Tāpēc tad arī viņi sāk iet skolā un izglītoties. Un visticamāk arī Jēzus, kad viņš bija 12 gadu vecs, pirmo reizi arī gāja kopā ar vecākiem uz Jeruzālemi. Iepriekš vecāki gāja droši vien vieni paši. Un jums jāsaprot, ka tie bija, jūs piemēram iztauties, jums ir Ograi pilsētas svētki, vai ne? Kad jums ir, jūs zināt tāds? Es arī nezinu. Manā pilsētā ir, tur es jums nepārmetu. Bet tad, kad ir pilsētas svētki, tad ielas ir pilnas, kaut kas notiek, neparasti spīd saule. Un ļoti daudz mazs. Šie arī ir līdzīgi, mēs varam iztēloties, ka Jeruzāleme ir pilna ar ceļotājiem. Un tas process, kā viņi iet, katrs no savām vietām, viņi iet ar kājām. Ja tas nozīmē, ka viņi iet varbūt vairākas dienas, varbūt citi dažas nedēļas. Un tas viss ir ļoti svarīgs piedzīvojums viņiem. Iedomājieties, es ar jauniešiem kopā pagājušajā vasarā gāju pārgājienā, mēs gājām 3 dienas, un jūs arī esat gājuši pārgājienos vairākas dienas. Un tas ir brīnišķīgs laiks, vai ne, kad jūs varat vienkārši nesteidzīgi citā vidē pavadīt ar saviem draugiem. It
sevišķi ticības biedriem, ar kuriem jūs varat līdzdalīt Dievu. Un tāpat es iedomājos, ka Jāzepam un Marijai tas bija brīnišķīgs laiks, kad viņi satikās saviem radiniekiem, draugiem un varēja nesteidzīgi un no ikdienas rūpēm atraut, sarunāties un stiprināt viens otru ticībā. Es ticu, ka tāds bija arī Dieva mērķis, viens no mērķiem, kad viņš iedibināja šos svētkus. 43. pāns. Un, kad svētku dienas bija pagājuši, tad tiem atkal uz mājām ejot bērns Jēzus palika Jeruzalemē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bērns Jēzus palika Jeruzalemē, tur jau nebūtu nekāda problēma, jo viņš jau ir 12 gadu vecs, un nav jau nekāda problēma, ja kāds no mūsu bērniem vai mēs paši paliekam kaut kur pie onkuļiem vai tantēm un ciemojamies. Es bieži ciemojos pie savas onītes, pie saviem brālēņiem, tas ir viens no brīnišķīgākiem laikiem, mums parasti negrib mājās. Bet problēma ir tā, šeit. Jūs redzat tur tādu problēmu? Jāzeps un viņa māte to nezināja. Vai tā ir problēma vai nav problēma? Ir. Viņi to nezināja. Bet nebija tā, ka viņi bija pilnībā aizmirsuši par Jēzu. Ievērojiet. Ja? Viņi nebija aizmirsuši vispār par savu bērnu. Skatieties, ko viņi domāja. 44. pāns. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļa biedriem. Un viens dienas gājumu nostaigājuši. Tie viņi meklēja pie radiem un pazīstamiem. Viņi nebija aizmirsuši par Jēzu, viņi vienkārši domāja, ka viņš iet ar citiem, ar saviem ceļabiedriem. Normāli, vai ne? Un vienu dienu viņi bija nostaigājuši. Un kā jūs domājat, cik vienā dienā viņi varētu būt nostaigājuši? 40 km, 50 km. Nu, atkarībā kā viņi tur gāja reizi, sievietes un bērni gāja uz ēzelīšiem, un vīri, protams, gāja kājām. 30 km noteikti, vai ne? Vienā dienā, vienas dienas gājumi, viņi varbūt bija jau tādi kas bieži gāja, un viņiem nebija tā kā mums, ka es pēc 2 kilometriem jau sāku prasīt, vai mums tālu jāiebrauc. Un vienas dienas gājumi viņi bija nostaigājuši. Un tagad iedomājieties Jāzeps un Marija. Un Marija saka, klausies, Jāzep, pasaka Jēzum, lai viņš atnāk šurp. Jā, labi. Klausies, Marija, tu nezini, kur ir Jēzus? Kā? Es domāju, ka tu zini, kur ir Jēzus. Pagaidi. Kur ir Jēzus? Un viņi sāk, jūs varat iedomāties, viņi sāk tagad domāt, kur ir mūsu bērns palicis. Tad, kad es apmēram biju 12 gadu vecs, es bieži vasaras pavadīju ārā līdz tumsai. Man vecāki nevarēja man sadabūt rokās. Bet labā ziņa bija tā, ka es parasti biju uz vienu no sporta laukumiem, vai bija futbola laukums, mazais futbola laukums, vai lielais, vai arī basketbola laukums. Un tad, kad apmēram saule rietēja, un vasarā tas ir vēl, vai ne, jau kādiem 11, pus 11, man vecāki apbraukāja visus laukumus, un tad parasti arī man atved mājās. Bet vienu dienu tā nenotika. Viņi apbraukāja visus laukumus, un man neatrada. Un man vecāki ļoti satraucās, kā jau arī visi vecāki, bet man vecāki, man liekas, īpaši daudz satraucās, mans tētis cevišķi. Un viņi satraucās par mani. Un izbraukāja visu nākotnes ciemu, kurus dzīvojam tā, un apzvanīja tur visu pazīstamos, un nekā nav. Un pašā vēl vakarā mamma iedomājās piezvanīt uz manu draugu mājām. Man bija draugs Ivars. Piezvanīja, un jā, patiešām mazais Dalmantiņš nebija, ne jau tās paliels. Atrodās pie drauga mājās, līdz vēlai naktī dzīvojās. Un tur, protams, man pasauc pie telefona. Es tur, jā, čau, tā. Un tūlīt nākošajā brīdī es sapratu, ka nav labi. Es nezinu, kā man ienāca prātā pajautāt, vai es varu vēl mazliet ilgāk. Paciemoties, bet es tiešām to izdarīju. Bet pēc tam atbildi bija tā, ka es sapratu, ka es tūlīt aizskrēju mājās. Un tas bija mans pirmais pēdiens. Viens no vienīgajiem, viens no diviem. Un tāds pirmais īstais. Un es tā arī pusēdams to arī viss panes, jo es sapratu. Un es varu tikai mazu daļu no tā iztēloties, kā ir vecākiem pazaudēt bērnu. Es tagad esmu tikko kļūst jauns vecāks. Un, jā,
Un tad, kad bērns jau ir ilgāk jau pieķēries un jūs iepazinuši, tad ir vēl jau sāpīgāk pazaudēt savu bērnu, vai ne? Tie, kas ir vecāki, tie man sapratīs, un arī tie, kas nav, var iedomāties. Jūs iedomājaties, un viņi attapās. Vienu dienu viņi jau bija nostaigājuši, un tagad viņi sāk meklēt. Kā jūs domājat, Jāzepam un Marijai, viņiem bija apjausma, ka Jēzus ir īpašs bērns? Jā. Pilnīgi noteikti, vai ne? Marijai bija eņģelis Gabriels atklājies un stāstīs par šo bērnu, un tas viss veids, kā viņš tika ieņemts, un tas bija pilnīgi pārdabiski. Un arī iepriekšējā pašā nodaļā rakstīts, kā viņš tika pēc 8 dienām nests apgraizīt templī, un tur tāda pravieta Anna, un arī tās dievbijīgs vīrs Simejans, sacīja, ka šis ir Izraēla gaidītais, un tā tālāk. Tātad viņiem noteikti bija pārdoms, un tas bija īpašs bērns. Ne jau, ka es gribētu teikt, ka, ja jau tas bija īpašāks bērns, tad jau viņi vēl vairāk pārdzīvoja, bet vienalga. Tas nebija parasts bērns, tāpat arī par katru bērnu vecāks sirds sāpēs sažņaudzēt, domājot, ka viņš ir pazudis. Bet Jēzus vēl bija īpašs bērns. Viņš bija Dievu dots. Jūs iedomājaties, kādi Marijai pārdzīvojumi, kad viņi saprot, ka Jēzus ir pazudis. 45. pāns, un kad tie viņi neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzalemi, lai to meklētu. Pēc 3 dienām viņi viņu atrada. 46. pāns. Un pēc 3 dienām tie viņu atrada. Izsakosim. Vienas dienas gājumi viņi bija nostaigājuši, un tad viņi sāka lūgt, kur ir Jēzus? Nav. Tagad, lai aiziet atpakaļ uz Jeruzalemi, viņi no Jeruzalemes bija 1 dienu nostaigājuši, lai aiziet atpakaļ no Jeruzalemes, cik viņiem ilgi bija jānoiet? Vismaz 1 dienu. Kaut gan es domāju, ka viņi ātrāk, jo viņi bija satraukušies un tā tālāk. Tās ir 2 dienas, bet ir rakstīts, ka pēc 3 dienām viņi atrada. Vēl 1 dienu viņi pa Jeruzalemi apgriez kājām gaisā. Jūs varat iedomāties? Tas viss ir dzīves. Tie nav vienkārši rakstīti vārdi. Dievs mums aicina iztēloties un ievesties. Vēl veselu dienu viņi, jūs iedomājaties, kāds bija tās naktis, ja 3 dienas, tad arī bišķi jāatpūst, kaut jūs nedomājat, ka Marija noteikti negulēja. Iedomājieties, kāds bija šie pārdzīvojumi šīs dienas. Un pēc 3 dienām tie viņi atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkšies brīnījās par viņu saprašanu un viņu atbildēm. Un tas ir, viņi ieraudz Jēzu. Un viņu ieraudzījuši 48. pants. Vecāki pārbijās. Kāpēc jūs domājat? Kāpēc vecāki pārbijās? Es par šo domāju un nevarēju kādu laiku saprast. Kā jūs domājat, kāpēc vecāki pārbijās, ieraugot Jēzu? Pārsteigums. Jā, pārsteigums. Man 3 dienas nav. Man pat liekas tā, ka viņi pārbijās, it kā būtu mironi ieraudzījuši. Jo, ja 3 dienas tu neatrod savu bērnu, tu domā jau par ļaunāko reizi. Jā. Vēl viens variants ir, viņi pārbijās par to, ka viņš ir ar rabīniem un pārējiem. Bet man liekas, ka šie vecāki pārbijās, jo viņi jau bija varbūt domājuši, ka viņš ir nomiris. Un pēkšņi viņi ierauga, ka viss kārtībā, un kas viņam nekrieš. Un ko viņi saka? Mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Man māmas tieši to pašu teica, ar asarām acīs un ar dusmām reizē. Kāpēc tu man to esi nodarījis? Redzi, tavs tēvs un mēs tev ar sāpēm esam meklējuši. Un tomēr, kāpēc šis stāsts ir uzrakstīts? Un kāpēc tas ir domāts mums? Tāpēc, ka tu un mēs esam Jāzeps un Marija. Mēs esam pazaudējuši Jēzu. Es jums gribu parādīt to no Bībeles. Jesajas 9. nodaļa un 5. pants. Jesajas 9. nodaļa, 5. pants. Piektais pants. Jo mums ir piedzimis bērns. Mums ir dots dēls.
valdību uz viņu tamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padomu devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Tur sacīts, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, 2 reizes Dieva vārds to uzsver. Kā jūs domājat, kas ir šie cilvēki? Mums. Tie esam mēs. Šis bērns nav vienkārši dots Jāzepam un Marijai. Šis bērns Jēzus ir dots mums. Un ja mēs esam Jāzeps un Marija, tad mēs esam pazaudējuši Jēzu. Un, mīļie draugi, es nezinu, kā katram no jums dzīvē klājas. Un es nezinu, vai jūs esat nostaigājuši 1 dienas gājumu bez Jēzus, vai varbūt jau 2. Varbūt jūs pašlaik esat atraduši Jēzu, un jums ir bijis dzīvē posms, kad jūs viņu pazaudējuši. Bet mēs esam tie, kuriem ir dots šis bērns, šis Jēzus. Kāpēc gan būtu tik svarīgi, lai mums būtu Jēzus, lai mēs būtu viņu atraduši? Kāpēc gan tas būtu tik svarīgi? Es jums došu dažus iemeslus. Pirmkārt, jo nav neviens cits vārds zem debesis cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Apostļu darbi 4.12. Otrkārt, Jēzus ir vienīgais ceļš pie tēva, mūsu Dievu, Jāņa 14.6. Treškārt, viņā ir apstākts visas gudrības un atziņas bagātības, Kolosiešiem 2.3. Mēs nevaram neko saprast un mēģināt izdibināt kādus dziļumus vai Bībelē, vai dzīvē, pasaulē kā tādā. Ja mums nav Jēzus. Ja mums nav Jēzus, mums nav ne gudrība, ne atziņas, mums nekā nav. Ceturtkārt, jo viņš ir Dieva spēks un Dieva gudrība. 1. Korintiešiem 1.24. Ja mums nav Jēzus, mums nav Dieva spēka. Mēs varam zināt, saprast, izskaidrot pravietojumus, raksturvietas, evaņģēlijus, vienalga ko. Ja mums nav Jēzus, mums nav Dieva spēks un mums nav Dieva gudrība. Mēs esam muļķi, mums nekā nav. Ja mums nav Jēzus, mums nav Dieva spēks. Piekārt. Jo Jēzus ir ticības iesācējs un piepildītājs. Ebrejiem 12.2. Tas, kurš ir iesācis jūsu ticību, ja jūs esat šeit, nav šaubu, Jēzus ir iesācis ticības darbu jūsu sirdīs. Un ja mēs vien turpināsim lūkoties uz viņu, viņš arī to pabeigs. Nav šaubu. Vai Dievam kaut kas tāds, kas nav iespējams? Nē. Viņš arī to pabeigs. Bet viena rakstvieta gan es gribu, lai mēs kopā izlasām, kas varbūt apkopo visu šo 1. Korintiešiem 1.30. 1. Korintiešiem 1.30. Pirmā Korintiešiem 1.30. Jūs esat tur? Amen. Es gribu, lai jūs ieraugat to ar savām acīm. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, un tagad klausieties, kas mums kļūst par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Ja mums nav Jēzus, es jums pateikšu to citiem vārdiem, kas mums kļūst par Dieva gudrību, par taisnošanu, par svētošanu, par glābšanu. Ja mums nav Jēzus, mums nav ne glābšana, mums nav ne taisnošana, ne svētošana. Mūsu dzīves nevar būt svētas bez Jēzus, jo Jēzus ir mūsu dzīves svētums. Amen. Viņš ir mūsu taisnība. Mums nav ar neko citu, ko nāk Dievu priekšā, kā vien ar Kristus taisnību, kas mums ir vajadzīga. Ja mums nav Jēzus, nav jēgas nevienai dienai, kas ir pavadīta bez Jēzus. Jo mums nav ne gudrība, ne taisnība, ne mūsu dzīves var būt svētas, ne mums var piederēt glābšana. Ja mums ir Jēzus, mums ir glābšana. Amen. Amen. Amen.